Labdien, Inese! Prieks tevi redzēt! Šodien runāsim par Eiropas un tai skaitā Latvijas drošību. 7. oktobrī teroristiskais grupējums Hamas uzbruka Izrēlai. Kādas ir tavas domas par šo konfliktu? Jāsaka, ka tas ir briesmīgs konflikts. Kad teroristiska organizācija uzbrūk neatkarīgai demokrātiskai valstī, kāda neapšaubām ir Izrēla, turklāt ienaidnieku ielenkumā, un sāk slepkavot mierīgos iedzīvotājus, turklāt mūzikas festivāla laikā, tas ir briesmīgi. Bet ir arī skaidrs, man vismaz ir pilnīgi skaidrs, ka šai lietai ir arī savi režisori. Noteikti ir skaidrs, ka aiz šī briesmīgā iebrukuma stāv Krievija. Kad notika šis iebrukums, es domāju, kam tas ir izdevīgi? Jo ir skaidrs, ka Hamasam nav tādu resursu pašam par sevi, lai uzbruktu Izrēlai, kas ir ļoti militarizēta valsts tieši tāpēc, ka tā atrodas tur, kur tā ir. Vai tas ir izdevīgi Izrēlai? Protams, nē. Es domāju, noteikti nē, jo Izrēla vairāk kārt ir pierādījusi, ka tai rūp iedzīvotāji. Tā savus iedzīvotājus masveidā neslepkavot. Vai tas ir izdevīgi Hamasam, Gazas sektoram? Es nedomāju. Jo ir skaidrs, ja jau Izrēlai uzbruks tieši tādā veidā, slepkavojot miermīlīgos iedzīvotājus, tad būs atbildes trieciens. Un tas var būt ļoti nežēlīgs, kas tagad dažkārt arī pierādās. Tas, es domāju, vai tas ir izdevīgi Krievijai? Jā, pat ļoti. Pirmkārt, pasaules uzmanība tiek novērsta no Krievijas kara Ukrainā. Ja līdz tam es skatījos ārzemju ziņas, vai BBC, vai vācu ziņas, ARD, CDF, vienmēr visas pirmās ziņas un jebkurā laikā sākās ar situāciju Ukrainā. Tagad situācija ir krasi mainījusies. Ukraina ir palikusi, ziņās tā parādās, bet katrā ziņā nevairs kā pirmā ziņa. Pirmā ziņa ir, kas notiek Izrēlā, kas notiek Gazas sektorā. Es domāju, un tas ir pietiekami skaidri pateikts, ka Krievijai tas ir ļoti izdevīgi. Un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka aiz šī brutālā notikuma stāv Krievija. Protams, arī Irāna. Jo mēs esam vairāk kārt dzirdējuši, konstatējuši, ka Irānas droni tiek izmantoti, lai uzbruktu Ukrainai. Acīm redzot, varētu būt tā, ka Irāna tiek izmantota kā dažādi ieroču tranzīta valsts, arī, protams, savu bruņojumu piegādājot Hamas. Tā kā es domāju, noteikti aiz šī stāv Krievija. Un, protams, Irānai tas arī ir izdevīgi, jo Irāna jau ir vairāk kārt pateikusi, ka tā ir ieinteresēta iznīcināt Izrēlu. Tas jau arī nebūtu nekas jauns. Tātad jautājums vienkāršais, kam tas ir izdevīgi? Protams, Krievijai. Jo tā tiek atvilkta, varbūt Krievija var atvilkt mazliet elpu, sagatavoties nākošajiem uzbrukumiem, jo pasauli tagad sāk domāt, kaut vai arī tas moments, ka Amerikas prezidents ir vairāk kārt apgalvojis, ka Amerika aizstāvēs un palīdzēs Ukrainai tik ilgi, cik tas būs vajadzīgs, bet mēs redzam, ka kongresā domas sāk svārstīties, varbūt, ka tikai atbalstāma ir tikai Izrēla. Tādas ir manas tās galvenās domas par šo konfliktu. Daudz spriež arī par to, vai Izrēlai ir tiesības atbildēt Gazas sektorā. Tas ir dīvains jautājums jau pats par sevi. Jo, ja tev uzbrūk brutāli ar ieročiem, nogalinot tavus mierīgos iedzīvotājus, kā var nebūt tiesības atbildēt? Es esmu dzirdējis tiešām tāds dīvains viedoklis, ka kaut kur pasaulē tagad vajadzētu izķert tikai un vienīgi Hamas vadoņus un viņus tiesāt. Tas būtu ideāli, ja tas būtu iespējams, bet tas nav iespējams. Mēs ļoti labi redzam, kas notiek Gazas sektorā. Tajās slimnīcās, kur kādreiz trāpa kāda raķete, dažkārt nenoskaidrot, vai tā ir Hamas raķete, vai tā ir Izraēlas raķete, tur izrādās ir arī teroristi, un varbūt galvenokārt teroristi. Un arī tas nav nekāds jaunums, ka šīs teroristiskās organizācijas, šajā gadījumā Hamas, izmanto mierīgos iedzīvotājus kā vairogu. Arī slimniekus, arī sievietes, bērnus, mierīgos iedzīvotājus, un tad parāda, ka tiek iznīcināti mierīgi iedzīvotāji. Turklāt es redzu arī daudzas viltus ziņas, ka tie paši mierīgie iedzīvotāji, kas ir cietuši šajos uzbrukumos, pēc tam tiek kaut kur atklāti kā bruņoti kaujinieki. Tātad šis ir briesmīgs karš, kas sāk risināties
šajā tuvā austrumu sektorā, un tas noteikti ietekmē situāciju pie mums Ukrainā un arī Baltijas valstīs. Daudz vietā Eiropā ir vērojami atbalsta pasākumi Hamas zvērībām. Kā uz to būtu jāskatās eiropiešiem? Diemžēl mūsu nepārdomātā, es saku mūsu, Eiropas Savienības valsts nepārdomātā migrācijas politika ir novedusi pie tā, ka Eiropā ir ieradušies cilvēki nekontrolēti, sevišķi pēc 15. gada, kad Vācijas kanclere Merkele toreiz plaši atvēra durvis visiem, kas gribēja ienākt Eiropā, ka, diemžēl, ir ienākuši mums nedraudzīgi cilvēki. Ar tādiem varbūt nolūkiem, ko viņi atklāti nekad nav teikuši. Tagad mēs redzam, kā var iziet demonstrācijās un atbalstīt teroristisku organizāciju. Kā var iziet demonstrācijās Eiropā, izkliedzot antisemītiskus lozungus. Un, diemžēl, arī sabiedrībā pazīstami cilvēki no Latvijas ir manīti šajās demonstrācijās. Kā tas var notikt Eiropā? Tātad mums ir ļoti rūpīgi jāpārdomā migrācijas politika, ir arī jākontrolē tie cilvēki, kas neatzīst Eiropas vērtības, kas neatzīst valstu un tautu tiesības uz pašnoteikšanos, viņiem ir nekavējoties jāatstāj Eiropa. Tas ir tas, man liekas, galvenais. Un kā konflikts Izrēlā var skart mūs? Nesen kāds pazīstams vācu eksperts teica, ka ja mēs nepalīdzēsim Ukrainai uzvarēt Krieviju, ja šis karš ievilksies, tad šis karš var apdraudēt gan Baltijas valsts drošību, gan arī tālāk Eiropas valsts drošību. Daži naivi varbūt iedomājas, ka NATO, ja piemēram, Krievija uzbruktu tikai Baltijas valstīm, varbūt NATO nemaz nemestos aizstāvēt Baltijas valsts, un šeit tas karš arī varētu apstāties. Man liekas, tomēr mana ticība ir, ka NATO noteikti mūs aizstāvētu. Bet tas absolūti nenozīmē, ka mēs varētu gulēt pilnīgi mierīgi. Mierīgi iedzīvotāji varētu gulēt mierīgi, bet atbildīgajām institūcijām, valdībai, aizsardzības ministrijai, ārlietu ministrijai ir ļoti rūpīgi jāstrādā, lai papildinātu, lai stiprinātu mūsu kaujas spējas, lai mēs būtu gatavi, ja kaut kas gadījumā notikt. Pēdējā laikā es esmu saņēmusi burtiski pēdējās dienās signālus, ka neraugoties uz to, ka mums ir tik daudz darba, lai nostiprinātu Krievijas-Latvijas robežu, Baltkrievijas-Latvijas robežu, šī žoga celtniecība ir nepiedodami ievilkusies vairāku gadu garumā. Tagad tiek domāts par to, ka varētu varbūt pasliktināt drošības situāciju mūsu rietumu daļā. Piemēram, tagad dīvainais Elvina projekts, no kura Latvijai, es kā ekonomists to varu droši teikt, Latvijai nebūtu nekāda labuma. Es tiešām šo projektu neredzu kā Latvija izdevīgi, tieši otrādi, ka tas varētu traucēt Latvijas drošības spējām, ka būtu jāpārvieto radars, kas tiešām mūs nodrošina no tās puses, jo mēs jau ļoti labi zinām, ka Krievijas lidmašīnas lido no Sanktpēterburgas uz Kaļiņingradu. Tātad šis tāds pat nodoms, kas varētu kaitēt Latvijas drošības spējām, tas ir pilnīgi neakceptējams, neatbalstāms, un es ceru, ka ja kāda ministrija līdz šim to ir atbalstījusi, man šķiet, ka pašlaik ir par to runa klimata un enerģētikas ministrijā, tad varbūt ministrijas, kas aizsardzības ministrija, ārlietu ministrija ļoti rūpīgi izvērtēs Elvina projekta realizāciju, kas ir projekts, lai piegādātu elektroenerģiju un vēja enerģiju Vācijai un ko īstenotu dāņu, igauņu firmas, ka tā projekta dēļ tiktu varbūt pārcelts vai demontēts radars, kas nodrošina mūsu drošību šai pusē. Es ļoti ceru, ka šis Elvina projekts tiks apstādināts un netiks realizēts. Ja tur būtu darbs aizsardzības ministrijai un ārlietu ministrijai arī noteikti. Šobrīd Eiropas Savienības tuvumā notiek divi konflikti – Izraela un Ukraina. Kas ir jādara, lai abas valstis saņemtu nepieciešamo palīdzību cīņā pret ļaunumu, jo sākas doma dalīšanās? Kam palīdzēt? Vienai vai otrai? Jā, es jau minēju to, ka ASV kongresā jau notiek tagad diskusijas par to, un šķiet vairākumu pat gūst idejas brīžiem, ka nevajadzētu palīdzēt vairāk Ukrainai, bet tikai Izrēlai. Es domāju, ir ļoti svarīgi neatslābt, ir ļoti svarīgi turpināt palīdzēt Ukrainai. Es domāju, ka Latvijā to viss saprot arī
Igaunijā, Lietuvā, un to principā visi saprot arī Polijai. Tā varbūt bija priekšvēlēšana retorika, kad sākās runas, ka varbūt Polija varētu nepalīdzēt Ukrainai, bet palīdzībai ir jābūt un palīdzēja jābūt ārkārtīgi lielai, izšķirošai, lai šis konflikts tiešām neievilktos uz 30 gadiem. Ļoti bīstama lieta ir pašlaik, ko es vēroju Eiropā. Ir zināms, ka Krievija ir iejaukusies vairāku valstu vēlēšanās, un tas, kā pašlaik uzvedās Ungārija, kā uzvedas Slovākija, tas ir tiešām ļoti bīstami. Šī manāmā draudzība ar Krieviju, sarunas par to, ka varētu nepalīdzēt vairs Ukrainai, un tas, ka varbūt nenotiktu piegādes dažādas stratēģisku preču. Abas valstis ir NATO dalība valsts, un ja notiek šāda drupināšana no iekšienes, tas ir ārkārtīgi bīstami. Un tas mums ir jāuztver ļoti nopietni, un mums Eiropas parlamentā, arī Eiropas komisijai, arī mūsu dalību valstu valdībām ir tas jāuztver ļoti nopietni. Paldies par sarunu! Sakosim līdz notikumiem. Dārgie skatītāji un klausītāji! Šo un citas sarunas iespējams noklausīties Ineses Vaidaras sociālo tīklu kontos un YouTube un Spotify platformās.